Esiet sveicināti, lai Dieva miers jūsu namā, esiet bagātīgi svētīti, lai Dieva žēlastība ir ar jums ir katru. Šodien vēlos parunāt par to, ka Dievs ir reāls katrā mūsu dzīvē un ka Viņš ir dzīvs un ka Viņš mūsu dzīvēs atklājās un ka Viņš mūsu dzīves svētī. Es gribu pateikt to, kad es sastapos ar Jēzu, es sastapos ar Viņu lūkšanas kambarī, kad es zemojos Viņa priekšā, lūdzu, pavadīju daudz stundas Viņa klātbūtnē, Viņa tūmā, Viņš atklājās manā dzīvē, es Viņu piedzīvoju, es ar Viņu sastapos, un Viņš ienāca manā sirdī, un Viņš izmainīja manu dzīvi, un Viņš izmainīja manu apkārtējo cilvēku dzīves, un Viņš ir tas, kas maina manu bērnu dzīves, Viņš ir tas, kas maina manu sievu dzīvi, un tad, kad es, piemēram, arī dalos ar video, tas nav tā, ka es lasīju kādā grāmatā par to, bet vienkārši Dievs uzrunāja manu sirdi, un Viņš ir tas, kas runā. Viņš runāja par mani par reliģiju, Viņš runāja par to, ka reliģija vienkārši ir liekulība. Un ja es nekur nepārmetu to, kad šie farizēji dzīvoja svētu dzīvi, ka viņi gavēja, ka viņi ziedoja Dievam, ziedoja pienes savu 10. tiesu uz altāru, nekur viņš pārmet par to, ka viņi bija liekuļi, ka viņi nemeklēja patieso avotu Jēzu, Kristu mūžīgo un patieso Dievu. Un Dievs arī runāja manā sirdī, kāpēc, piemēram, tik daudz kristieši ir sausi, tāpēc, ka viņi nemeklē Dieva vaigu, jo Dievs šodien runā mūsu sirdīs. Viņš runā tavā sirdī un manā sirdī, un mums ir jāmeklē Viņa vaigs, mums ir jāmeklē Viņa tuvums, un Viņš runās tavā sirdī, Viņš runās tavā sirdī, Viņš aizskars tavu dzīvi, Viņš izmainīs tavu dzīvi. Ja tu meklēsi Viņu, ja tu sauks pēc Viņu, ja tu slāps pēc Viņu, Viņš atklāsies tavā dzīvē, un Viņš izmainīs tavu dzīvi, Viņš vadīs tevi patiesajā gaismā. Un tas ir tas, ko es vēlos darīt šeit Inversā, lūgt pēc cilvēkiem, un nes to vēstu, ko Dievs runā manā sirdī, jo es lasu Bībeli, un Viņš uzrunā manu sirdi savu Dievu vārdu, Viņš pieskarās, Viņš rāda man šo dzīvības ceļu, šo patiesības ceļu, par kuru man ir jāiet katru dienu, un Viņš rāda to, ka man ir jāatsakās no šīs pasaules un jādzīvo Viņam, jādzīvo. Protams, kā apostils Pāvils saka, viņam saka, kad viņam pārmet to, ka viņš dzīvo pasaulē, viņš teica, viņš dzīvoja pasaulē, bet viņš saka, mani cīņas ieroči nav miesīgi, bet garīgi noardīt katru cietoksni. Un tāpēc mēs, viņa bērni, mēs vienkārši tiecamies pēc Viņa, mēs tiecamies pēc Viņa klātbūtnes, mēs tiecamies pēc Viņa tūma, jo tas ir pats svarīgākais, Viņa tuvums, Viņa klātbūtne, un nekas manā dzīvē cits nav vajadzīgs, ka Viņa klātbūtne un Viņa tuvums, Viņa mīlestība un Viņa žēlastība. Tas ir tas, ko es vēlos. Ja viņa nav, kā Izraēla tauta, ka viņa bija šeit tuksnesī, un viņa teica, ja Dievs neiet kopā ar mani, mums kopā neies ar viņiem kopā, arī viņi nekur neies. Un tas ir tas, pēc kā mums ir jātiecās, ka Dievs iet kopā ar mums, kad Jēzus Kristus iet kopā ar mums, un ka Viņš ar mums ir darbvietā, ka Viņš ar mums ir mājās, un ka Viņš ir mūsu stiprais cietums, ka Viņš ir tas, kurā mēs patvaramies, kurā mēs dzīvojam. Ka šodien aicinu meklēt Viņa vaigu, meklēt Viņa tuvumu, meklēt viņu pašu katru dienu, sadzirdēt Viņa balsi un nekopēt kādus kalpotājus, bet vienkārši skatīties uz Kristu, skatīties uz Viņu, un tad tu nebūsi savs, tu nebūsi izskauts, bet tu būsi piepildīts ar Dieva garu, ar Viņa klātbūtni, Viņa tuvumu. Meklē Viņu pašu, meklē Viņa balsi, lai Viņa pašu kā persona, Viņš uzrunā tevi, Viņš vada tevi un vada tevi patiesajā gaismā, patiesajā svētumā, patiesajā mīlestībā, žēlastībā, ka esiet bagātīgi svētīti šajā sestdienas dienā, lai Dieva miers piepilda ne tikai tavu namu, bet arī tavu sirdi, tavu bērnu sirds, tavu sievas vai vīru sirdi, ka tavas sirds ir piepildīta ar Viņa gaismu, ar Viņa mīlestību. Esiet bagātīgi svētīti Jēzus Kristus vārdā. Es arī lūdzu debes Tēvs, aizskar katru cilvēku sirdi, aizskar katru cilvēku dzīvi, kungs debes Tēvs, ka viņi meklē tavu vaigu, ka viņi meklē tavu tuvumu, ka viņi meklē tavu mīlestību, ka tu uzrunā viņu sirdis, ka tu uzrunā viņu dzīves debes Tēvs, un ka viņu dzīves pilnīgi un radikāli izmainās. To lūdzu Jēzus Kristus vārdā.